Esiet sveicināti! Krievija savā jaunākajā enerģētikas politikas deklarācijā nospraudusi mērķi panākt situāciju, ka visas akmeņogles, kas šobrīd tiek eksportētas uz pasaules tirgiem, tiktu pārkrautas tikai un vienīgi Krievijas ostās. Statistika liecina, ka pēdējo gadu laikā akmeņogļu pārkraušanas apjomi ir pieauguši, un vienīgi pagājušajā gadā tie sākuši kristies. Akmeņogles ir nozīmīga daļa no kopējā Latvijas tranzīta apjoma, bet ko tas nozīmē Latvijas tranzīta biznesam? Jāizdara nelielu atkāpīti, un tomēr jāprecizē, ka šie ir ilgtermiņa ambiciozi plāni, kuriem būtu jārealizējas tuvāko 20 gadu laikā. Šobrīd šie plāni nevar realizēties kaut vai tā iemesla pēc, ka pati Krievijas dzelzceļa infrastruktūra nav gatava pārvirzīt tik nopietnu kravu daudzumu tikai vienīgi uz savām ostām. Starptautiskās ekonomiskās prognozes liecina, ka Eiropā atkal paaugstināsies pieprasījums pēc Krievijas enerģētiskajām oglēm. Līdz ar to ir sagaidāms pat tuvākajā laikā zināms šo kravu apgrozījumu pieaugums arī Rīgas ostā. Katru gadu mums pieaug gan konteineru kravu apjoms, gan bēram un lējumu kravu apjoms. Notiek regulāri darbi gan pie piestātņu padziļināšanas, gan sadarbības meklēšana ar jauniem kravu operatoriem. Tā kā 20 gadu perspektīvā es uzskatu, ka Rīgas osta būs krietni mainījusies, līdz ar to, ka mēs varēsim saglabāt savu konkurētspēju. Arī Latvijas dzelzceļam akmeņogles ir nozīmīga krava pēc pārvadātā apjoma. Lai arī tā ir krava ar salīdzinoši mazu pievienoto vērtību, tomēr pateicoties lielajiem apjomiem, tā lielā mērā uztur dzelzceļa infrastruktūru un nodrošina darbu daudziem uzņēmumiem. Latvijas ostām liels pārbaudījums noturēšo konkurētspēju cenas un arī, protams, piesaistīt citu veidu kravas, kurām būtu augstāka pievienotā vērtība. Tie ir konteineru kravas pārsvarā, tās ir kravas, kuru vairāk uz vietas šis roku darbs būtu vajadzīgs, piemēram, kaut kādi angāros kaut ko pārkraut, komplektēt. Šāda veida preces dod daudz lielāku ienesumu valsts ekonomikai un jāizmanto tomēr tas, ka mums tomēr ir brīvās ekonomiskās zonas un tā ir ļoti laba vieta, kur nosēsties šādiem piedāvājumiem. Kā redzam, konkurence tikai sāsināsies un būs jācīnās par katru kravas tonu. Mums jābūt tam gataviem. Latvijā 2013. gadā jauni komerctransporti tika reģistrēti par 11% mazāk nekā 2012. gadā. Tomēr kravas mašīnu kategorijā ar pilnu masu virs 12 tonām, jeb tautas valodā fūrēm, bija neliels kāpums. Salīdzinot ar tiem ziedlaikiem 7.8. gadā, kad bija pie 2000, 1700, 1800, protams, tas cipars bija mazāk, bet viņš ir reāls. Darba ziņā, apjoma ziņā un pārvadājuma ziņā, iepriekšējais gads nebija tas sliktākais, tāpat ir pieaugums 5–10%. Šobrīd tirgu varēs piereģistrēt tikai tā saucamas Euro 6 mašīnas, kas ir vairāk ekoloģiskāks un drošāks, un pārvadātājiem nav īsti, pārliecības, kā viņi strādās austrumu tirgu, Krievijas tirgu, Krievijas degvielu, tāpēc, mēs negaidām, ka šajā gadā būs kaut kāds rekordgads un īpaši daudz šīs jaunās Euro 6 mašīnas tiks iegādāts no pārvadātājiem. Vilcēju kategorijā Zviedru koncerna Volvo automašīnas reģistrētas te divreiz vairāk nekā tuvākie konkurenti kopā. Kāpēc tā? Volvo mašīnām salīdzinoši citām ir vairāk plusu nekā mīnus. Ja uzņēmumā ir monomašīnas, tad vieglāk ir plānot kaut kāds remonts darbs, tātad dīkstāvi ir retāk iespējami. Ap 700 Volvo ir mūsu firmā, tā kā rūpnīca noteikti ir pretīm nākoša. Nedienas ar Krievijas muitu nevairo auto pārvadātāju optimismu. Tomēr plinti krūmos neviens negrasās mest. Arī šogad uz Eiropas ceļiem redzēsim jaunas fūras ar Latvijā izdotām reģistrācijas numurzīmēm. Vēl Padomju Savienībā ražoto dīzeļa elektrolokomotīvju konstruktīvā īpatnība ir tāda, ka to motoriem ir neizbēgama eļļas noplūde. Viena brauciena laikā no lokomotīvas var iztecēt vairāki 10 litru naftas produktu. Latvijas dzelzceļa pārziņā esošajām lokomotīvēm šī problēma ir atrisināta ar speciālu vannīšu palīdzību. Savādāk ir ar kaimiņu zemju, īpaši Krievijas lokomotīvēm, kas Latvijas teritorijā ievelk tranzītkravu sastāvus. Bieži vien šo
lokomotīvu tehniskais stāvoklis ir tik briesmīgs, ka brauciena laikā lokomotīva zaudē vairāk kā 60 litrus eļļas. Lai pasargātu vidi no liekā piesārņojuma, vairākās Latvijas kravas nodošanas vietās ir izbūvētas speciālas Krievijas lokomotīvu piestātnes, kur ārā pilošie naftas produkti tiek savākti speciālā vairāk pakāpju attīrīšanas sistēmā. Mēs atrodamies Rēzekne 2 stacijā pie 27. ceļa, uz kura ilgstošākai stāvēšanai tiek novietotas lokomotīvas. Sākumā atdalās vissmagās daliņas, smiltis. Pirmajā akā tas noslēņojas, naftas produkti paliek augšpusē, smiltis nolaižās akas dibenā un ūdens no zemāka slāņa tiek novadīts uz nākošo tvertni, kur papildus vēl stāv filtri, kas nodrošina ūdens attīrīšanu. Rēzekņu šķirotavas punktā gada laikā šādi vien tiek savākti vairāki kubikmetri naftas produktu, kas vēlāk tiek utilizēti. Visu labu un dzīvojiet zaļi!